Nu, mūs tas sargā,
Tava un Dēla un Svētā gara vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Es taisnībā skatīšu Dievs tavu vaigu, savus aukas remdēšu, raugoties tevī. Darbie broļi un mūsas kristūšiem ar svādīni, šo svāto misiju vēl tev nodomā lūdzoties par rītvaru un jo ģimeni, lūdzotīm visam Dievas svētību. Kā parasti mēs lūdzam, lai kungs Dievs svētī šo jūdiņu, kas mums atgodinos to, ka mēs esam Dieva bērni, esam kristēti ļaudis. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai jūdienas uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvieseles vandarīšanai un pēstīšanai. Mēs tevi lūdzam svētī šo jūdiņu, mūsu gorīgajam stiprinājumam, atjaunoja mūsu savu žēlastību un pasargāja no ļaunā mūsu dvieseli un mīsu, lai mēs varētu ar tīram sirdim nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgu dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Mēs lūdzam, kungs. Mūs kā mūsus tīrus no grēku traipiem un uzturi mūsus visot savā žēlastībā. Lai ir slavēts Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus tavs, kas savā lielajā žēlsirdībā ir līdzis mums acīm dzīvai cerībai, ka iegūsim nevestušu mantojumu, kas mums ir uzglabāts debesīs un tiks atklāts pēdējā dienā. Mēs lūdzam, kungs, mazgāj mūsus tīrus no grēku traipiem un uzturi mūsus visot savā žēlastībā. Visvarenais Dievs, lai šķīstē mūs no grēkiem un ar šo euharistisko upuri, lai dori mūs cīnīgus kļūt par dalībniekiem Damas valstībās būtībā. Amen. Gods Dievam augstumos. Un miers virs zemes, labās gribas cilvēkiem, mēs tevi slavījam, teicam un pielūdzam, mēs tev pasateicam un tevi cildinājam.
lūksimies. Dievs, tu dāvāji savu patiesības gaismu tiem, kas nosamaldējušies, lai spētu atgriezties uz pareizo ceļu. Dod spēku kristīšiem apmest visu, kas neatbilst jū vārdu, un tiktīs pēc to, kas dara tam godu. Mēs tevi lūdzam mūsu Kungu, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svēto gara vienībā dzīvo un bauda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravīša Amosa grāmatas. Tamos dīnos Amasīs Bēteles prīsters sacēja pravītim Amosam: Tu, redzētoji, taisies projām, bēdz no Judas zemi un tur ēd maizi, un tur varēsi pravītot. Bet Bētelē vairs nedomāja pravītot, jo te ir ķieņeņa svietnīca un ķieņeņa celtņa. Amos tot atbildēja un sacēja Amasijam: Es neesmu pravīts un neesmu pravīša dēls, bet es esmu gons un sikamoru apcirties. Un kungs mani pajāme, kad es goju aiz gonompulka, un kungs sacēja mani: Ej, pravītoj munai Izraēļa tautai. Tas ir Dieva vārds. Dievs rodi mums savu žēlsirdību, Dievs rodi mums savu žēlsirdību. Es klausīšos, ko saka kungs Dievs, jo es sludināju mīru savai tautai un saviem svētajiem. Patīši, jo pestēšana ir tevu tiem, kas jau beistās, lai mūsu zemē mojotu gudrībā. Dievs rodi mums savu žēlsirdību. Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretīm, taisnība slēgs skūps no mīrām, patiesība izaugs no zemes, un taisnība raudzēsīs no dabasīm. Dievs rodi mums savu žēlsirdību, jo kungs dos svētību, un mūsu zeme dos savu augli. Taisnība staigos jū priekšā, un pestēšana sekos jū apādos. Dievs rodi mums savu žēlsirdību. Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Efezīšiem. Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mums Kristu ir devis ikvienu garīgu svētību dabasu lītos. Tāpat Kristu ir izredzējis mūsus jau pirms pasaules radīšanas, lai jo priekšā mēs būtu svāti un nevainojami mīlestībā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūsus pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta jo slaves pilno žēlastība, ko Viņš mums dāvāja mīļotajā dēlā. Viņā mēs saņēmām atpestēšanu caur jo asni un grēku atlaišanu, saskaņā ar jo žēlastības bagātību, ko Viņš mums porpilnībā dāvāja līdz ar visu gudrību un saprotu, darot mums zināmu savas gribas noslēpumu,
saskaņā ar savu lēmumu, ko iepriekš bija pieņēmis Kristū, lai liktu pīzepildēt laikam, un nu jauna apvienotu Kristū visu, kas ir debesīs un virs zemes. Jimā arī mēs kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki, saskaņā ar to nodomu, kas visu dara pēc savas gribas lēmuma. Mēs esam iepriekš nozīmoti, veicinot jo godības slavi. Mēs, kas jau agrāk bijām cerējuši uz Kristu, jimā arī jūs, dzirdējot patiesības vārdu, jūsu pestēšanas labo viesti. Jimā jūs arī ticējot un tikot apzīmogoti ar apsolītu svāto goru. Jis ir mūsu mantojuma galvojums, lai atpestētu savu īpašumu, savas godības slavē. Tas ir Dieva vārds. Pateicība Dievam. Kunga Jēzus Kristus tās, lai apgaismoja mūsu gorā acīs, ka mēs zinotu kaidu cerību dūs jo aicinojums. Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstījis svētais Marks. Tajā laikā Jēzus saicināja tos 12 un sacīja jūs siltēt pa divi un deva viņiem varu par naškeistajiem goriem. Un īstim pavēlēja neko ceļā naimt līdzi, izņemot spīki, ni maizi, ni sūmu, ni naudu jūstā, bet gan lai jī apautu sandālis, bet nagārbtu 2 svorkus. Īstim sacīja, kad jūs kaidā moja īsīt, palīdzīt tur, cikom izīsīt no turīnes. Un jo kaida vītā jūsu nauzīmes un nesaklausējis, izīdami no turīnes, nupurināja putekļus no jūsu kojām, jim par līdzīgu. Un jī aizgoja un aicināja uz gandarēšanu. Daudzus ļaunos gorus jī izdzina orā, daudzus slimnīkus svaidēja ar eļļu un darīja vasalus. Tī svātos rakstu vārdi. Šodienas evangēlijā redzam, ka Jēzus silta savus apostolus pa divi, dod viņiem tādu uzdevumu, misiju, sludinot gandarēšanu. Bet ar nosacījumiem. Jēzus nav vienkārši silta, bet arī dod tādus noteikumus, lai jī neko neimtu līdzi, ni summu, ni naudu jūstā, ni arī 2 svorkus, un lai sandālis būtu vienkāršas. Tas arī diezgan tā interesanti un izaicinojuši. Jo logiski, protams, ja mēs taisamies uz kādu ilgāku, garāku ceļojumu, ceļam mēs gatavojamies, mēs arī visu pārdomājam, kas mums būs vajadzējis, ko jopajiem un tai. Bet Jēzus saka, to nedarīt, ja, saviem apostoļiem vienkārši ejiet. Tas nozīmē, ka, lai ir jūsu vienīgo cerība un paļāvība Dievs, Dieva žēlastība. Tātad es jums palīdzēšu. Un tur mēs lasījām, ka Jēzus arī deva tādu žēlastību varu apostoļiem pat ļaunos gorus izdzīt. Tātad deva žēlastību. Un tas bija savu veidu, kā tāds spēku zinums. Un vēl apostoļi tātad aizīdami, sludinot šo gandarēšanu. Gandarēšana šeit nozīmē aicinājums
posaveidoties, tātad kļūt citiem labākiem. Lūk, šeit nozīmē gandarīšanu. Apostoli goja ar tādiem noteikumiem, lai viņi varētu izsamocēt daudz ko arī. Ja tad, kad viņi pieņēma šo Dieva aicinājumu, Jēzus aicinājumu, viņi aizgoja un timā darbā, timā sludinošana, viņi arī paši īgieva pieredzi, kā pasaļauties uz Dievu, kā Dievs arī darbojās timā visā. Tas bija diezgan būtiski. Izsamocēt apostolus, lai viņi vienkārši redz savu spēku, savu veiksmi un panākumus tieši Dieva spēkā, nevis savā spēkā vai savā gudrībā. Nākošais tāds interesants ir tas, kā Jēzus siltēja jūs pa divi. Tas arī izrīt no to, ka vecajā derībā vienmēr bija svarīgi divi cilvēki, kuri vienlaicīgi vai kopā runāja vienu un to pašu. Divi līdzinīgi, jo bieži vien arī svētajos rakstos mēs redzam šos divus līdzinīgus. Vienmēr vajadzēja, lai divi līdzinotu, un tad tika uzskatīts, ka ja divi jau līdzinoja, tad tas ir patiesība. Un tas arī izrīt no to, ka pa divi bija siltēti apostoli. Bet vēl viena lieta svarīga, ka divi jau ir kopīna. Jau kopīna. Un divi savā starpā, sacēvoja, tā varētu sacēt, savā starpā veidoja attīstības. Tātad, vai parāda mīlestību viens pret otru, vai neparāda. Tas nozīmē arī, kad ir divi, kad viņi savā starpā dzīvoja saskaņā un mīlestībā, tad arī savu veidu kā līdzība, kā sludinošana tāda, kā lūk pasavierīt. Tus vārdus, ko mēs sludinājam, runājam par mīlestību, par Dieva žēlsirdību, mēs arī savā starpā īstenojam. Starp šīm diviem, savā starpā. Lūk, kāpēc arī šī divi bija tik svarīgi, lai būtu divi un ītu sludinot. Bet varam vēl padomāt, jo tur šimā visā munā skatījumā bija vēl tāda būtiska līta, kā paklausība Dievam. Kad tas dieviškais vai dieviško autoritāte ir augstāka par cilvēcisku. Ka tomēr apostoli saprota, ka Jēzus tiešām ir svarīgs, ka Jēzus ir Dievs, ka visu, ko Jēzus saka pavēl, tas tiešām ir patiesība un to jādara. Piemēram, mūsu dzīvē mēs varam arī tīri tā cilvēciski pretoties vai, kā saka, izteikt pretenzijas, kāpēc man jāiet, kāpēc es nevaru aiziet, kāpēc man ar jū kopā jāiet. Es gribētu kopā iet, es negribētu jū kopā iet. Saprotiet, tas ir tas tāds cilvēciskais, vai nā? Es domāju, ka apostoliem arī tas pats bija, jo viņi bija dažādi. Ka mēs lasām arī svētos rakstus, tas vienmēr ir pasaroda, tas cilvēciskais vienmēr, bet tomēr viņi paklausīja, ka Jēzus siltēja divi, tu un tu īsti, viņi aizgoja. Ja? Un neraugoties uz varbūt kaut kādam atšķirībam vai dažādiem raksturiem vai kā, bet tomēr viņi aizgoja un darīja to, ko Jēzus bija pavēlējis. Un tas nesa augļus. Nākošo svētdienu mēs arī lasīsim turpinājumu, ka apostoli atcerīja, ka viņi bija priecīgi, ka viņi stostīja par visu, ko viņi bija darījuši, ka viņi beicās un ka Dievs ar šo savu žēlastību stāvēja klāt. Redziet, tas arī tāds moments paklausīt Dievam, zinot, ka Dievs tomēr ir visaugstāks par visu, arī par to cilvēcisku, varbūt kaut kādu negatīvu vai kaut kādam pat antipatiju vienam pret otru, Dievs tomēr stāv augstāks. Un ja Dieva autoritāte vienmēr būs pirmā vieta, tad tas viss arī cilvēciskais kaut kā sasakotosies vienmēr un Dievs vadīs. Lūk, tādas ir domas par šodienas evangēliju un noteikti arī katrs no mums, kas tic Dievam, kas godināja Dievu, arī ir apostols.
Jēzus moceklis. Un mēs visi arī esam kopā, arī draudzē, arī esam dažādi, bet tomēr Jēzus mūs vienoja, Jēzus ir tīs, kurš paveļ, kurš aicināja, kurš dod žēlastību, un mēs varam tikai piekrist tam, to pieņemt, un to Dievs arī vadīs un darbosies, un mēs redzēsim, ka tas tiešām nest augļus. Āmen. Tagad visi kopīgi apliecināsim Dievam savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, Visu varēgu Tavu, dabasu un zemes, visu redzamu un neredzamu lītu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tava dzemdējotu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdējotu no radītu, būtībā līdzīgu Tava un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nocis no debesīm, iemīsojis caur svātu garu no jaunavas Marijas un krīvis cilvēks. Kristā piekalts par mums Poncija Pilāta laikā, cītīs un apkalpots, trešajā dienā augšām cienīs, kai pravītots rakstos, uzkopīs debesīs, sēd pie Tava labos rokas, un atkal godībā atnākstīsot dzīvos un mirušos, un jo valdīšanai nebūs gala. Es ticu svātu garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tava un Dēla izīt, kas ar Tavu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur pravīšiem. Es ticu uz vienu svātu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Pasatīsim Dievam par visam žēlastībām, ar kurām Jēzus mūs apdāvināja, un uzticēsim mūsu kopīgas lūgšanas Dieva apreicībai. Kungs, mēs Tev pasateicamies par svātu baznīcu, kurā Tu mums dāvāji patiesu vienotību ar Dievu un grēku atlaišanu. Mēs lūdzam, lai baznīca ir vienmēr atvērta Tavai vadībai un gatava atbildēt uz cilvēku vajadzībām. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Kungs, mēs pateicam par visiem vieskupiem, par mūsu vieskupu Joni un prīsteriem, par mūsu draudzes prāvestu Vitāliju, kas sekoja Tev un sludināja cilvēkiem labo viesti. Mēs lūdzam, dāvāj saviem kalpam drūsmi, gudrību un iepriecinājumu jūras ceļā. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi mūsus izredzējis par saviem vārdiem. Mēs lūdzam, dori mums vienotus mīlestībā un ceļā uz svātumu, lai mēs pagodinām Tevi ar savstarpēju labvēlību un uzticību Tev. Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs.
Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Mēs tev uzticam Ukrainu un ikvienu tītu pasaulī, kurā notiek karš. Mēs lūdzam, apsažālai par cilvēkiem, kas cīš šajos jaunu uzbrukumus, un dod Ukrainai un citam apdraudētajām valstīm taisnīgumu, uzvaru un mieru. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Kungs, mēs tev pateicamies par savu žēlsirdību un piedošanu. Mēs lūdzam, dāvāj savu piedošanu ar mūsu mirušajiem broļiem un mūsam, lai viņi drīz baudētu vienotību ar tevi mūžībā. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Svētajā misē šodien īpaši lūdzamies par Rītvaru un jo ģimenes locekļiem, lai Kungs Dievs jiem visiem dāvāj svētību, veselību un apīcīs mūsu ielistības dzīvē. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs un Dievs. Visvarenais Dievs, savā žēlsirdībā uzklausi mūsu lūgšanas, gan izteiktos, gan tos, ko nespējam ietvērt vārdos, un dāvāj mums savas klātbūtnes un mīlestības svētību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Tagad nelieli paziņojumi. Šodien pēc svētos mises dziedāsim svēto Dievu, svētību ar visvētāko sakramentu, saņemsim un nākošo svētdienu tāpat Dievu svēto mise. Iebūs nodomā par Raipoles draudzes dzīvo Rūžakalņa pulceņa dalībniekiem. Nākošo svētdienu svēto mise, šimā nodomā. I tad mēneša pēdējo svētdienu, arī tāpat Dievu svēto mise, arī nodomā par jubilāriem, bet arī timā svētdienā tad arī svietēsim transporta līdzekļus. Un arī aizlūksim beigos par šoferiem, par šo tādu drūšību satiksmē, un tad arī svietēba mašīnām, tādu transporta līdzekļiem, kaidi tī transporti ir, un ko posavītoja cilvēks parasti. Tad tas būs pēdējo mēneša svētdiena svietēba. Tad lūdzu svēto Kristofora aizbildniecību. Lūk, tādi paziņojumi, un tagad turpinājam svēto misiju. Par mums
Lūdzu, Tēvs, broļi un mūsu svētības, visvarīgais Tavs, pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Dievs pieņem šo upuri no Tava rokām, kad lūdzu stāsts Tava goda, par labu mums un visveidus svētējas. Visu labais Dievs uzlūkoja savu baznīcu, kas sapulcējusies lūgšanā, sniedz Tev šo upuri, un saviem ticīgajiem, kas pieņem svēto komuniju, palīdzi augt dzīves svētumā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ar jums. Kungs ir ar Tevi. Uzaušu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pasatīsim Kungam mūsu Dievam. Tis ir labi un taisnīgi. Patieši tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev dabasu Tavs visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pasateicām vienmēr un visur. Tu radīji visu pasauli un pavēlēji mainīties goda laiki, bet cilvēku Tu izveidoji pēc sava attēla un līdzības, un pakļuvījām Tavas varenības brēnišku veikumu. Lai es Tavu gribu būdot porvaldētu visu, ko Tu esi radījis, un Tavus lielajos darbos Tevi pašu slavātu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jimā Tavu majestāti pilns, eņģeļu pūki, kas Tavā priekšā debesīs gavilē. Ļauj Kungs arī mūsu balsim, priecīgi skanēt, kopā ar viņiem slavējot Tevi. Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debes pulku Dievs, debes un zeme ir Tavas gudības pilna. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā. Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Kungs, Tu esi patīši svalds, visas svaltuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svalta šo dāvanas ar sava goras palku, lai tos mums tu par mūsu Kunga, Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad Jūs labprātīgi atcerējāt cīšanom, Jūs ēma maizi, pasateica lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdotā. Tāpat pēc vakariņām Jūs ēma arī bikeri, pasateica vēlreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemiet un dzēriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdošanai. Dariet to manai piemiņai.
Kungs mūs labos. Mēs mīlestīsim par Tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšām celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami Tava vienpiedzimušo dāla un novilna augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, un dzīvības maizi, pestīšanas bikeri. Un pasateicam, ka mums esi ļovis stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais Gars vīnoja mūs visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un līdz tai pieaugt mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu vīskupu Joni un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūsis, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļaujam redzēt Tavu vaigu. Apsižēloju par mums visiem, mēs Tevi lūdzam, lai kopā ar svātu Dīva moti, jaunavu Mariju, ar svātu Jēzupu Joslīgavai, svātajiem apostoļiem un visiem svātīm, kas Tev bijuši pateikami no mūža, arī mēs kļūti mūžēgo dzīves cīnīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev Dīvam visvarīgajam Tavam, svāto gora vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestītāja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu skārdīnošanā, bet atpestī mūsus no ļaunā. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mīru mūsu dīnos, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimēs un graukā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoļiem, es jums atstāju mīru, es jums dodu savu mīru, raugīs nav visas mūsu grauki, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprināju visā kristēgu saimi, savu mīru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kad dzīvo un baudi mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva mīrs ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs lai ir ar Tevi. Sniedziet viens otram mīra un izlīguma zīmi. Dieva ļaurs, kas lūdz ir par
Lūk, Dieva jauras, kas nunceļ pasaules graukus, svietīgi ir tie, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Es neesmu cīnējis, kā tu nokti pie manis, bet sunki tikai bordu, un mana dviesele kļūs vasara. Kristus mēs pasakām mani maža kicī.
kas āda manu mīsu un dzer manu āsni, tas paliek manī, un es viņā, saka Kristus. Lūksimies! Izsadolūšai dabas mīlestību, kungs tevi lūdzam, lai ar bīžu svātu komuniju mūsos pieaugtu tavā svētdarušā žēlastībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs, apsažāloj par mums. No miera, boda, kara, ugunsgrēka, pasargoj mūs kungs un Dievs. No miera, boda, kara, ugunsgrēka, pasargoj mūs kungs un Dievs. No ļaunas un negaidītas nāves, izglāb mūs kungs un Dievs. No ļaunas un negaidītas nāves, izglāb mūs kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu baudēj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savu svātu baznīcu baudēj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Eistas grāku, baidēšana žēlastību dodī mums, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Eistas grāku, baidēšana žēlastību dodī mums, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savā svētā kopojumā mūsu stiprināj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Savā svētā kopojumā mūs stiprināj un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemī sargoj un svētī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mūsu Tēvu zemī sargoj un svētī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Zemē augļus dodī un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Zemē augļus dodī un uzturī, mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Mēs grēcinīgi tevi žēlēgo Dievu lūdzam, uzklausī mūs, kungs un Dievs. Mēs grēcinīgi tevi žēlēgo
apsažāloj pār mums. Jēzu, 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 apsažāloj pār mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz to Dievu pār mums. Marija, Marija, Dieva mote, lūdz to Dievu pār mums. Visu svātu sakramentu, Gudīgi pielūdzām, maizes zemes klotas ušļu, Kungu Dievu slavējām, ticībā, paļāvībā, Viņa vārdām svētajām. Dievam tavām, Dievam dāvām, Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visā zeme, no ikvienas radībās, Goram svētājam, lai visur pielūgšana veicīga. Amen. Dievs, tu esi mums dāvājis dabasu maizi, Ienes mums tavu žēlastību. lūksimies. Kungs Jēzu, kas esi mums atstājis visvēto sakramentu, par pīmiņu savam cīšanu, dari, lai mēs tavas mīļas sanāšanu, svātu un uzlāpumu tai gūtinojam, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kad dzīvo un valdi mūžīgi mūžā. Visu svēto Jēzus sirds, apsažāloj pār mums, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pār mums. Visu svēto Jēzus sirds, apsažāloj pār mums, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pār mums. Visu svēto Jēzus sirds, apsažāloj pār mums, bezvainīgo Marijas sirds, lūdzīs Dievu pār mums. Lai tu cīnēs un gūdinos visu svāto kārs sakrāmies. Kristīna mīsa un ašņīs mūsu Kunga Jēzus Kristus, lai tu cienīts un gudinots visu svētākais sakraments. Kristīna mīsa un ašņīs
Kristus, lai tu cīņēts un gudinots, visu svētākais sakraments, estina misa un ašņis, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Pateicība Dievam par šo svēto misiju, par jūsu lūgšanu, to, ka bijām kopā šodien un varējām Dievam atdot gūdu un paši stiprinoties ar Dieva žēlestībām. Tad, lai jauno nedēļu jums ir Dievas svētības un žēlestību piepildīta. Lai slavēts Jēzus Kristus. Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai, un ejama no svētā gara. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas visas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Raugies esmu no Kunga kalpilnē, lai man noteikti pēc tava vārda. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas visas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Un vārds kļuva mīsa un dzīvoja starp mums. Esi sveicināta, Marija, žēlestības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavs visas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīgiem tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Mūžīgu mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgo gaismu lai spēt viņiem. Mūžīgu mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgo gaismu lai spēt viņiem. Mūžīgu mieru dod viņiem, Kungs, un mūžīgo gaismu lai spēt viņiem. Lai jums Dieva mīra. Amen. Pateicībā Dievam par svētām žēlestībām, lūgsimies par mūsu draugus prāvestu Vitāliju, lūdzot svēto gara vadību un Dievmotes aizbildniecību kalpojumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien,